Mūsu apkārtnē dzīvo daudz talantīgi jaunieši, bet šajā raidījumā mēs jums pastāstīsim par meiteni, kura mācās Rojas vidusskolā 12. klasē, par Mariju Mitenbergu. Mani sauc Marija Mitenberga, un es mācos Rojas vidusskolas 12. B klasē. Man patīk aktīvi pavadīt savu laiku, piemēram, vasarā man patīk spēlēt volejbolu, basketbolu, iet peldēties, man patīk iet uz diskotēkām un, protams, arī lasīt grāmatu kādu labu. Man patīk dziedāt, man patīk spēlēt, man patīk dejot. Es spēlēju gan klavierus, gan ģitāru. Es pat nevaru pateikt, kāpēc. Es nezinu, es visu savu mūžu, kopš sev atceros, es esmu nodarbojusies ar kaut ko tādu, spēlējusi kaut ko. Man patīk, es nezinu, es tā nevaru izstāstīt. Manuprāt, es nezinu, vienkārši jābaud dzīvi un jādomā tā, ka katra pieredze, katra dzīves situācija ir mums kā kaut kas jauns, kaut kas, no kā mēs varam mācīties. Un ka tomēr labāk būs, ka mēs pēc gadiem varēsim atcerēties šo, piemēram, skolas laiku vai vispār savu jaunību un bērnību ar kaut ko patīkamām atmiņām, nevis, ka tur nekas nebūs, ka kaut kas īpašs tomēr, lai ir. Nezinu, dzīvot dzīvi ar prieku. Personīgi es nepīpēju. Es esmu mēģinājis, protams, kurš to mēģinājis, un es sapratu, ka man to galīgi nevajag. Jo pirmkārt, tā ir lieka laika nomešana, tā ir lieka naudas izmešana, un tā ir lieka veselības traucēšana un bojāšana. Jo, kā mums to māca bioloģijā, tad tu vari smēķēt, bet ja tu pēc kāda laika atmetīsi, tāpat tās viss tas organisms jau ir sabojāts. Tu vari tikai nebojāt viņu vairāk, bet viņu atpakaļ dabūt to nevar. To visu, kas tev bija kādreiz. Kāpēc gan sabojāt savu veselību? Un tas ir ne tikai mūsu personīgi, tas ir, protams, arī cilvēkiem mūsu apkārt. Mēs bojām nevienu sev veselību, bet bojām arī savu to mīļo cilvēku veselību. Un, manuprāt, tas ir pilnīgi galīgi nevajadzīgi. Un par alkoholu runājot. Protams, es reiz gribās kādā diskotēkā kaut ko tur, lai it kā atraisītos un kaut ko tādu, bet man personīgi tas nav vajadzīgs. Varbūt kādreiz kāds disinē domā, ka es esmu nenormāli, jo tur sadzērusies vai ko, bet tā nav, jo man vienkārši ir jautri tāpat, un es varu atraisīties tāpat, un tad patiesībā, manuprāt, to var jebkurš vienkārši ir jāļaujās, un nevajag iedomāties, ka tikai, ka labi izkārtēties var tikai ar alkoholu. Protams, ir arī cilvēki, varbūt, kurš teiks, jā, es jau nevaru atraisīties, es jau nevaru to izdarīt, nevajag sev atrunāt. Protams, tā ir vieglāk, es paņemšu, iedzeršu, un tad jau uzreiz, protams, tas viss notiek ātri un mierīgi, bet pēc būtības tādā veidā mēs arī bojājam savu veselību. Un dažkārt izdarām ko tādu alkohola reibumā, ko varbūt vēlāk nākas nožēlot. Es iesaku jauniešiem būt aktīviem un darīt kaut ko, lai tiešām, kā jau es teicu, lai būtu ko atcerēties, kad būsim lielāki, jo, man liekas, būtu tā nepatīkam, kad saviem bērniem stāstīt, vai es tur visu laiku tikai tusējos apkārt, vai es vispār neko nedarīju, skola man nepatika, viss tur bija galīgi garām, man jaunība ir neizdevusies vai kaut kas tāds, jo patiesībā mēs paši veidojam savu dzīvi. Cilvēkam ir jāapzinās savu vērtību, jo, manuprāt, ja mēs neapzināmies uz ko mēs esam spējīgi, mēs neizmantojam visu mūsu iespējas. Un mēs domājam, ka, ja runājot, piemēram, par meiteņu zēnu attiecībām, mēs meitenes, kas nenovērtē sev, kas liekas, vai tad pirmais pretīm nākošais džeks, es viņam patīku, un viņam droši vien vienīgajam es patīku, un viņš būs mans ideālais. Un patiesībā tas laiks, tie būs tāpatās kaut kāds pāris nedēļas, pāris mēneši, un tas laiks būs vienkārši zemē nomests. Un tad, protams, atkal meitenei sāpēs un tā, un nebūs laiks nedomāt par skolu, nemaz nebūs laiks domāt par kaut kādām savādākām aktivitātēm. Tas būs vienkārši, tas būs vienkārši laiks, ko meitene pavadīs pēc tam asarās, pēc tam sāpēs, un, manuprāt, tas ir pilnīgi un galīgi nevajadzīgi. Tāpat arī zēniem, droši vien ar zēniem arī var būt tādas situācijas, es, protams, to nevaru tā spriest, bet, manuprāt, kad skolas laiks, tas ir vairāk, lai ar draugiem būtu kopā, jo patiesībā mēs vēl neesam neviens tik šausmīgi pieaudzis, lai mēs veidotu savas attiecības ar kādiem ar pretējo dzīvumu. Labi, 12. klase, 10. Jā, bet 7. klasē, priekš kam tev vajadzīgs draugs, priekš kam tev vajadzīgs kaut kādas tādas lietas. Manuprāt, dziesmas var uzrakstīt tikai tad, ja tev ir iekšā kaut kāda sāpe vai kaut kāds pārdzīvojums vai kaut kas tam līdzīgs, ka tev ir par ko rakstīt.
piemēram, viss tāds mīlas dziesmas vai kaut kas tam līdzīgs ir tad, ja tu esi piedzīvojis. Ja tu esi kaut ko tādu sajūtas, tu nevari uzrakstīt. Pilnīgi neko tu nevari uzrakstīt. Tu nevari uzrakstīt ne dzejoli, ne dziesmu, ne kaut kādu tur romānu. Tu pats to neesi kaut kā izgājis tam cauri, ja tu nezini, ar ko sastapties. Un dziesmu es vienreiz mēģināju rakstīt, es kā gan uzrakstīju, varētu teikt. Bet es nevarēju izdomāt piedziedājumu. Tas piedziedājums īsti nepatika. Es zināju, ka dziesmai jābūt ar foršu piedziedājumu. Es tur dažām draudzenēm nospēlēju. Un jāteic, ka tas vajag labi, bet es vienkārši pats sapratu, ka man tas piedziedājums aizdomā. Un tā dziesma arī palika, jo tā sāp viss sāpēt, un man vairs viņa nevajadzēja. Un tad man likās, ko tas vairāk par to dziesmu, ko tas ir vairāk.